Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, arī šajā vakarā, kad jums būs iespēja dzirdēt liecību raidījumu. Un arī šajā brīdī esmu sazinājies ar Ināru, un arī viņa labprāt vēlētos jūs stiprināt un liecināt, kā Dievs ir darbojies jūsu dzīvē. Tas saku labvakar Inārai, un varbūt jautāšu pirmo jautājumu. Kā nācāt pie mūsu kunga Jēzus Kristus, kā iepazināt? Man iedeva izlasīt grāmatu Sātana valgos. Es sapratu, ka es esmu dzīvojusi, neticējusi daudz kam nepareizi un domājusi par visu dzīvi diezgan nepareizi. Man bija skaidrs, ka man jānāk un jāpieņem Jēzus par savu kungu. To es tā, pati sapratu, ka man neviens tā par mani nelūdz, vienkārši sapratu, ka tas jādara. Un tad es uzaicināju Jēzu par savu kungu, tad ienāca tāds prieks pacelāts, ka liekas, dzīve mainījusies pilnīgi. Un tad man bija tāds alerģiskas klepus, kur kādi 2 gadi ārsti nevarēja secināt vispār, kas tas, kā viņš tur ir, un tad par mani lūdza, un es dabūju dziedināšanu, ka man tas klepus pārgāja. Un tad vēl man bija rokā, tas jau bija pēc kādiem gadiem, tāda sāpe elponī, ka nevarēja tā paravērt. Un tad tāds mācītājs Mārcis Jencīts, gan jūs zināt, ja? Zinām. Jā, viņš bija atbraucis te uz Jēkabili, un viņš lūdza, un Dievs nāca, un tiešām man tā sāpe aizgāja, un paldies Dievam, viņa nav atkārtojusies, un neatkārtosies. Jā, tiešām. Tad es esmu arī lūgusi arī par saviem bērniem, skatoties Koplendus, es ar tiem izaugu ticību ar viņiem televizoru. Nebija tādas, dzīves draudzes aiziet mūsu tajā novadā. Tad es lūdzu par dēlu, viņam bija barības, vadā politi. Viņam tur vajadzēja vai taisīt operāciju vai ko tur, un es, kā es pratu, tā es lūdzu. Un Dievs pēc manas ticības arī darbojās, un arī viņš tika dziedināts. Slāva Dievam, tiešām Dievs ir brīnišķīgs brīnišķīgs, jā. Un dara varenas darbus. Tikai galvenais mums ir ticēt, nevaram šaubīties. Varbūt, kā ir jūsu dzīvē, vai nav kādreiz bijis, ka velns uzmet šīs šaubas, kad liek mums šaubīties, ka Dievam nebūs tas iespējams? Es diezgan stingri turos tai ticībā. Man tās šaubas, sākumā viņš kārdināja, vai kur tu tagad visu mūžu lūgt un ticēt, bet tad es tur tam pāri un man to šaubu kādreiz gan pagurs, liekas, lūdzu, un nekas nenotiek, un tā liekas tā, bet tā man to ticību nevar nozagt. Slāva Dievam, tiešām galvenais mums ir turēties pie Dieva apsolījumiem, kā ir teikt Dieva vārdā, neatceros precīzi pantu, bet ir teikt, nāciet visi pie manis, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Šis pants man tiešām stāv galvā, ka pie Dieva varam iet jebkurā brīdī, jebkurā situācijā, viņš mūs uzklausīs, viņš mūs atvieglinās, varbūt. Vēl es varu teikt, ka tas Jango Čo grāmata ir 4. dimensija, gan jūs zinat. Neesmu lasījis. Ne. Viņš tur pateicās Dievam par to, kā viņam nav, it kā tas jau ir. Man bija tieks vienmēr tā pārbaudīt, bet arī, ja tam cilvēkam Dievs palīdzēja tādā veidā, man arī palīdzēs. Un es daudz ko pateicos Dievam par to, ka man, kā nav tas it kā jau ir, un paldies Dievam, vai tur es gadu tā pateicos, bet man tā lieta ir. Jā, mums jau jātic tam neredzamam, kā ir teikt. Romiešu vēstulē 8.25 ir rakstīts, ticat uz to, ko neredzat, un ar pacietību sagaidat. Jā, un arī ebrejiem 11. nodaļā, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Par neredzamām lietām, jā. Jā, mums ir jātic, tas ir galvenais jautājums. Vai kādā draudzē esat pagaidām, vai vienkārši kā jūs?
sakot, es tā varu padalīties, ka mums te bija atbraukusi uz Jēkabpili kristīga, misija jaunatne, ja? Tur Jaunatne ar bija daudz misiju, cilvēku, jā. kā 300 gandrīz, ja? Jaunatne ar misiju, jā. Jā. No Valdemāra pils. Nezinu, bet viņi bija no visām ārzemēm. Nu, jā, tas jau nav tā būtiski. Ko? Es saku, tas jau nav tā būtiski. Un ko viņi pastāstīja? Nē, viņi apstaigāja vairāk kā 1000 ģimenes, kur gāja dalīja arī pakas, pārtikas, un arī sludināja par Dievu. Un tā kā es esmu bišķi no Jēkabpils bišķi laukā, bet, es ticēju, ka Dievs atsūtīs kādu misiju arī uz mūsu novadu, un 10 ģimenes mēs apgājām, bet bezvīt tas tāds sākums bija, ka ir pamats, uz kā mums tagad tā kā dibināt draudzi, jo viņi arī bišķi palīdzēja ar finansēm, un tos visus cilvēkus, pie kuriem bija, tāds mums ir viens mācītājs, kas apņēmās par to visu gādāt, un tos cilvēkus aicina, lai nāk un klausās Dievu vārdu un par viņiem lūgt. Tad tagad mums ir tāda jauna draudze. Slava Dievam, lai Dievs dod šo iespēju pasludināt evaņģēliju. Es vēl varu padalīties, ka es ar vienu māsu veselu gadu mēs lūdzām, lai jauna draudze, kas ir patiesa, kur nav izlikšanās vai kaut kāda tikai goda celšana, bet lai būtu, Dievam tiešām no sirds kalpotu. Un tiešām mēs varam pateikties, ka šis mācītājs, kas mums ir atsūtīts, viņš tiešām, no sirds to visu sludina un ir, un tā ir izlūgta jau draudze. Tiešām slava Dievam, lai Dievs, kā jau teica, dod šai draudzē iespēju sludināt, un lai nāk cilvēki, lai klausās, lai piedzīvo Dievu, un lai piedzīvo dzīvo Dievu, un lai tiešām viss notiek Dievam par godu, un tiešām tas ir ļoti brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi, tiešām Dievs pagodinājās pie mūsu nopusē, jo ir citas draudzes, kas tur liekas, tur nav tīra tā visā tā darbība var redzēt, un šitien pilnīgi ir citādi. Jā. Ko Dievs, var teikt, dara. Dievs tiešām brīnišķīgs, ko vēl gribēju pajautāt. Lūdzu. Varbūt kāds stiprinājuma vārds ir, jo tagad tiešām daudzi šaubās, daudzi nezina savu īsto ceļu, kur iet, ko darīt. Bez Dieva neko nevar iespēt, jo Dievam nekas nav neiespējams, un iemācīties uz viņu paļauties, tas ir galvenais, un arī runāt pozitīvi, arī galvenais, vai ne, dzīvē. Var runāt vēl Jā, tālāk? runājiet. Jā, tas ir galvenais, kas, un lai Dievs dod tiešām jālūdz, un vairāk ir jālūdz, vairāk laika jāpavada ar Dievu, tad Dievs nāk un tiešām uzklausa un atbild tās lūkšanas. Un arī, ja ir iespēja, var lūgt, kur 2 vai 3 sanāk, tur ir lielāks spēks, un tiešām Dievs darbojas savā varenajā vārdā un spēkā. Tā jau Dieva vārds māca, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es būšu jūsu vidū. Mēs veselu gadu lūdzam, un mums Dievs tiešām ir uzklausījis un visādas varenības rāda. Slava Dievam! Jā, halleluja. Vēl kaut ko varat pajautāt? Un kā tagad šajā laikā, kā tagad ir slimības, ir kādas vai tāda vesela esiet vai kādas? Kaut kādas jau vēl tur parādas, augstējies vai kaut ko, vai ne, tās jau tādas, bet, es nopirku grāmatu Klusā slepkava, un tur ir rakstīts, ka vispār vecajā derībā nemaz nebija zāles. Jā. Un tie ārsti, vai tur kāds bija vai nebija, un mums ir jāturās būtībā visu laiku pie Dieva vārda. Un es arī turos, un es vēl varu paliecināt par vakarēdienu. Droši. Man bija pagājušajā gadu vasarā problēma tur ar ceigalu. Mēs tur lūdzām, nokrituši ceļos, lūdzu Dievu un tā. Un nezinu, kāda tur tā sāpe iekrita. Un tik briesmīgi liekas, tāda nervu sāpe var teikt. Un es
es izārstējos tikai ar vakarēdību. Man neviena zāle nepalīdzēja, nekāda smēra, nekad. Vai tur pagāja 2 nedēļas, kaut kur vairāk. Tā kā Dieva vārds darbojas caur tādu arī. Protams, Dievs jau darbojās. Pilnīgi. Tas ir, pilnīgi liekas, neaptverami, ka tā viņš pamazām tā sāpe aizgāja un viss, un paldies Dievam, viss nomierinājās. Varbūt ne katrai sāpei palīdzēs, bet šajā reizē tas tiešām. Jā, tā ir, un cik gadus jau esat tā kopā ar Dievu tagad tādā? 8. Jā, slava Dievam, tiešām. Tiešām Dievs ir brīnišķīgs, galvenais mums paļauties, cerēt uz viņu. Paļauties, jā. Tas jāiemācās, es mācījos, jo citādi nevarēju saprast, kā te var tās visas, par ko uztraucies vai ko vajag paļauties uz Dievu. Bet, Dievs pamazām to atklāja, ka tā, ka var paļauties pilnībā. Daudziem jau nav tās paļāvības, negrib īsti paļauties, un tad... Jā, viņi neizprot, kā tas var būt, jā, ka Dievs, bet man bija reāli tāds gadījums, ka man bija parāds par elektrību, un, kā tajā laikā, tur tie 8 gadi atpakaļ, mazas tās algas bija un visu nevarēja samaksāt, un tur bija iekrājies, un es Dievam lūdzu, ka viņš mani neatstās, es tā ticēju, ka es nepalikšu bez elektrības un ka es nevarēšu dzirdēt Dieva vārdu un arī lasīt. Vienkārši atstāju Dieva ziņā, kā būs, tā būs. Un man viņu nenogrieza to elektrību. Es varēju maksāt tā pa daļām un Dievs, vienkārši tos cilvēkus viņš, nezinu, vai aiztaisīja manu papīru ciet vai ko, un nebija. Slāva Dievam. Tas tā vareni arī bija Dievs. Man bija līdzīgi. Man bija līdzīgi. Es saku, man bija līdzīgi ar elektrību. Vienu mēnesi nevarējām samaksāt, un pēkšņi tā naudiņa uzradās, labi cilvēki sveitīja, un varējām samaksāt. Jā. Jā, Dievs tiešām darbojas. Jā, pilnīgi liekas neticami. Bet Dievam nekas nav neiespējams. Galvenais, ka tam jātic, jā. Jātic. Tad varbūt kāds atvada vārdu no radio klausītājiem, kāds novēlējam, kāds vēl. Lai tic Dievam, paļaujies uz Dievu un ko vēl? Tikai tā. Es tiešām piekrītu Ināras vārdiem, paļauties, cerēt un lūgt, jo... Ticēt, jā, arī ticēt. Un lūgt. Galvenais lūgt, savā kambarī lūgt. Jā, jo bez šīm lietām nekas nenotiks. Jā, es to jau izgājusi tiešām tik ar lūgšanām. Tad es saku, tiešām ar lūgšanām mēs visu varam izcīnīt. Jā. Tad es saku, slava Dievam, jā. Tad es saku lielu paldies Inārai par šo atvēlēto laiku, ka bija kopā un ka varēja jūs spēcināt, ka varēja dalīties ar tām liecībām, kā Dievs ir darbojies, un lai tiešām Dievs vēl vairāk, lai darbojas Ināriņa jūsu dzīvē, un arī, paldies, un lai arī Jēkabpilī, lai šī draudze top, un lai tiešām, lai viņa stiprinās un aug. Lai nāk atmoda Dievam par godu. Lai atmoda nāk par Jēkabpilī, jā. Jā, un cilvēkiem par svētību. Jā, paldies. Paldies.